Eiropas kultūras galvaspilsētas vienmēr tradicionāli ir divas, un 2027. gadā šis tituls bez Liepājas būs Portugāles dienviddaļas pilsētai Evorai. Jau šī gada sākumā, parakstot memorandu par sadarbību starp Liepāju un Evoru, abas pilsētas apņēmās veicināt savstarpējo sadarbību projektu Liepāja 2027 un Evora 2027 īstenošanā. Šonedēļ Liepāju apmeklēja šīs kultūras satelīta pilsētas delegācija ar vicemēru priekšgalā, lai iepazītos ar mūsu pilsētu un tās kultūras programmu 2027. gadam, kā arī lai pastāstītu par savu pilsētu un tās piedāvājumu. Šīs vizītes laikā nolūkā stiprināt starptautiskās attiecības, kā arī veicinātu ciešāku un praktiskāku abu Eiropas 2027. gada kultūras galvaspilsētu projektu koordināciju, abas pilsētas nolēmušas veidot ciešu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētu programmu realizācijā. Tās bija ļoti interesants dienas jūsu pilsētā. Man ļoti patika Liepājas kultūras programmas piedāvājums 2027. gadam. Un jāsaka, ka jūsu programma, neraugoties uz to, ka Evora atrodas Eiropas dienvidrietumu stūrī, bet Liepājas ziemeļaustrumu stūrī ir idejiski un stilistiski pārsteidzoši līdzīga mūsu Evoras programmai. Un pat jūsu pilsēta ir ļoti sabalansēta un harmoniska. Tā dzīvo līdzsvarā ar dabu un tās procesiem. Tā ir ļoti zaļa un dzīvīga. Cilvēki ir ar pozitīvu skatu uz dzīvi, ļoti toleranti. Brīnišķīgi izvērtās pastaiga jūsu publiskajā parkā, kas turpinājās pa jūras krastu. Man tas bija kā skaists sapnis. Atgriežoties pie Liepājas programmas, mums bija daudz tikšanos, kur laikā mums radās priekšstats, ka Liepājas programma būs daudzveidīga un dažādas kultūras žanrus ietveroša. Arī Evoras kultūras programma 2027. gadam ir līdzīga. Tajā tēlotāja māksla līdzsvaroti mīsies ar mūziku, deju priekšnesumiem, izstādēm, kinoseansiem, amatniecības meistarklasēm, akadēmiskais un tradicionālais ar mūsdienīgo un avangardisko. Kultūras saites gan nav vienīgās, kas vieno Liepāju ar Evoru. Tām abām ir arī kopīgs mērķis izpildīt Eiropas Savienības nospraustos klimatneitralitātes kritērijus līdz 2050. gadam. Mums ir kopīgi mērķi klimata neutralitātes sasniegšanai. Tas ir viennozīmīgi skaidrs. Mūsu pilsētas ir atšķirīgas klimata un laika stāvokļa ziņā. Pie mums vasarās valda par +43 grādu karstums un ir kontinentālais klimats. Kamēr jūs dzīvojat pie jūras un pie jums ir par vismaz 10 grādiem mazāk vasarās. Taču tajā pašā laikā mums ir daudz līdzību. Mēs abas esam izmēra ziņā vidēji mēroga pilsētas un ar ļoti līdzīgu iedzīvotāju skaitu. Jā, Evora ir daudz senāka pilsēta par Liepāju, tās vēsturi iesniedz vairāk gadsimtu senākā pagātnē nekā Liepāja. Taču arī jums, tāpat kā mums, ir daudz arhitektūras pieminekļu, vecu ēku, kurām ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu klimatu un gaisa kvalitāti. Lai šīs vēstures mantojums piedzīvot vēl daudz gadsimtus un tās varētu redzēt un tajās dzīvot arī mūsu un jūsu mazbērni un mazmazbērni. Tāpēc arī ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai cīnītos ar klimata izmaiņām. Kas attiecās par vizītes iespējām kopumā, mēs esam ļoti iespaidoti par Liepāju 2027 komandas progresu pēdējos mēnešos. Es esmu ļoti pozitīvi iespaidots par pilsētu kopumā un tās cilvēkiem. Tās bija iespaidiem un jaunām zināšanām piepildīts dienas.